labrīt visiem. Man sauc Ita. Un, jā, kā jau Oksana pāris vārdos teica, es esmu šeit, lai bišķiņ pastāstītu par savu tādu mākslīgā intelekta kompetenču pieredzi, ko es esmu savā darbā, ko es savas karjeras laikā darījusi. Gribēju varbūt iesākt pāris vārdos par sevi. Es esmu dzimusi Tērvetē, bet es 2009. Gadā pārvācu uz Somiju, un tur es esmu dzīvojusi un faktiski visu savu tādu karjeru arī būvējusi tur. Un vispār šodien es esmu pirms mēneša pārvākusies atpakaļ uz Rīgu. Šodien ir mana mēneša jubileja. Tā kā jā, jūtos tāda kā vietējā, bet kaut kādā mērā arī tā kā ārzemniece. Man pie daudz kā vēl jāpierod. Arī pie tādas, teiktu tā, tuvojošās darba dzīves šobrīd es atvaļinos un tā skatos savus nākošos soļus. Un, kā jau teicu, esmu dzīvojusi Helsinkos. Somijā es arī ieguvu gan bakalauru, gan arī maģistra grādu biznesa vadībā, transformāciju vadībā un tieši HR, tāda cilvēku vadība, talantu vadība bija tāda mana specializācija. Un 2022. Ja nemaldos, kad es rakstīju savu maģistra darbu, es tieši rakstīju par to, kā mākslīgā intelekta tādas tehnoloģijas un kompetences var izmantot HR stratēģijas tādā būvēšanā. Un 2015. Gadā es sāku strādāt tā kā vairāk savā jomā. Un jā, līdz šī gada sākumam es esmu strādājuši ļoti dažādos uzņēmumos, no dažādām industrijām, dažādu izmēru uzņēmumos. Un it sevišķi tagad pēdējos pāris gadus es tieši esmu koncentrējusies uz tādu procesu attīstību, attīstības stratēģiju, tādu būvēšanu un dizainu. Un it sevišķi pēdējā gada laikā es tieši ielicu arī mākslīgā intelekta rīkos, un, lai saprastu to, kā mēs varam izmantot tieši mākslīgā intelekta rīkus, lai uzlabotu procesus. Un viens no tādiem lielākiem projektiem, ko es tagad pēdējā gada laikā biju arī darījusi, ir tieši mākslīgā intelekta kompetences, tādas ekosistēmas būvēšana un tāda attīstība. Un jā, brīvajā laikā man ļoti patīk lasīt. Man ir grāmatas ieteikums. Lasse Rouhiainen, tas ir somu tāds, viņš vispār starptautiski atzīts tāds keynote runātājs. Un es vispār paņēmu viņa grāmatu līdzi. Viņš runā ļoti tādā, nevienkāršotā valodā, bet es teiktu tādā cilvēcīgā valodā par mākslīgo intelektu un ko mums arī kā tādiem personāla speciālistiem arī vajadzētu zināt. Es varu vispār palaist viņu pa riņķi, lai jūs varat paskatīties. Es esmu pāris kaut kādas lapiņas pat ielikusi, bet tos varat ignorēt. Jā, un par ko es šodien gribēju parunāt ar jums, ir par tādām mākslīgā intelekta ērā, par tādām kompetencēm kopumā, kas ir tās kompetences, kas šodien un īpaši rīt, nākotnē, tuvākajā nākotnē būs tiešām zelta vērtē, kur mums visiem kā profesionāļiem būtu ļoti labi pievērst uzmanību arī, lai pārliecinātos, ka mēs paši esam turam laikam līdzi. Tad runāsim mazliet par to mākslīgā intelekta kompetenču projektu, pie kā es darbojos manā pēdējā uzņēmumā, kas bija Somu kiberdrošības uzņēmums. Un es mazliet pastāstīšu tieši par to projektu, par to, kādi mums bija mērķi, kādi bija galvenie soļi. Tad šī mākslīgā intelekta akadēmija, vai tāds koncepts, ko mēs izstrādājām. Un, protams, nevaram iztikt bez tādiem lessons learned, ko mēs iemācījāmies šī procesa laikā. Un, jā, tad arī mazliet, ja ir kādi jautājumi, tad arī tos noteikti iziesim cauri. Varbūt teikšu uzreiz, ja ir kādi jautājumi tagad prezentācijas laikā, lūdzu pārtrauciet mani, jo es tādā ziņā, manuprāt, ir tā dabiskāk, ka mēs varam uzreiz kaut kādus jautājumus, ja jums ir, tad mēs varam uzreiz izrunāt. Bet varbūt sāksim ar vienu jautājumu, ko es patiešām gribēju arī jums uzdot. Es nezinu, kādi
no kādām industrijām un kādi ameti jums ir, bet tādā kopumā, kad jūs domājat par kādām kompetencēm vai zināšanām kopumā vai prasmēm, kas būtu tās zināšanas, ko jūsuprāt, vismaz jūsu darbā vai jūsu tādā industrijā, kas ir tās, kas būtu tā kā vajadzīgas šodien un tiešām tādā tuvākajā laikā, tuvākā gadu, 2 laikā? Ļoti labi, tāpēc, ka ko es tagad paņemšu, šis gan ir angliski, lūdzu palīdziet man ar iztulkošanu, ja es kaut kur latvisko terminu nezinu, es vēl tādā ziņā latviešu valodu mācos, bet šis ir paņemts no tieši Lases grāmatas, kurā viņš tieši runā par to, kādas ir tās nākotnes zināšanas un tās kompetences, kas tā kā būs svarīgas mums visiem, neatkarīgi no tā, ko mēs darām, kas ir tā mūsu industrija un kas ir mūsu darbs. Un šeit visu cauri neiesim, bet vienkārši, lai varbūt jūs gūtu tādu priekšstatu par to, par ko Lase runā savā grāmatā. Viņš runā par to, ka tīri tādas ļoti tehniskas zināšanas, tieši mākslīgais intelekts, blockchains, saprast, kas ir deep learning, machine learning, kā mēs varam izmantot robotus savā labā un savā darbā. Un kā jau kāds no jums te minēja, jūs redzat tur pie otrā tāds social intelligence, tad mēs nerunājam tikai un vienīgi par tehniskām zināšanām, mums kā cilvēkiem ir ļoti svarīgi. Un šīs tādas kompetences paliks arvien svarīgākas, piemēram, coachings un spēja konsultēt un supportēt arī citus cilvēkus. Emocionālā inteligence tieši tā, empātija, tas, ka tu spēj citiem palīdzēt. Tad izdoma, tieši creativity, tātad pieņem tādu design thinking tieši, ka tu skaties uz kaut ko un tu spēj no faktiski nekā radīt kaut ko jaunu. Tas būs pavisam noteikti ļoti aktuāli un paliek jau arī šobrīd. Personīgais brands, kā tu to vari kultivēt un izmantot savā labā. Tad arī tādi computational sense making, es pat nezinu, kas tie visi pa terminiem ir latviski, bet tieši tāda virtuālā sadarbība ar mākslīgā intelekta aģentiem un tā. Un tad arī, manuprāt, ļoti svarīgi ir mācīties, jo šobrīd mēs patiešām esam tādā laikā, kad mums ir ļoti daudz lietu jāmācās no jauna, mums ir tā kā jāaizmirst kaut kādas vecās lietas un jāpieņem kaut kādi jauni veidi, kā mēs varam attiekties pret lietām vai strādāt ar lietām. Līdz ar to tāda sevis pazīšana un tieši tāds mindfulness būs ļoti svarīgi šajā laikā. Ļoti labi. Tad nākošais, ko es gribēju pastāstīt, ir tieši par to projektu vai tādu koncepta dizainu, ko es darīju savā iepriekšējā darba vietā. Tātad es strādāju kiberdrošības uzņēmumā F-Secure. Tātad tas ir Helsinkos, atrodas Helsinkos, un tas jau diezgan liels uzņēmums, cik jau mums bija tajā brīdī, kad es aizgāju. Mēs bijām ap 600 cilvēku. Un ko mēs pagājuši gadu, kad patiešām arī Somijā ļoti aktīvi, Somijā jau sākās pirms kādiem pāris gadiem ļoti aktīva tāda mākslīgā intelekta saruna par to, ka šī patiešām ir lieta, kas mums ir, ka mums ir jāpievērš uzmanība. Mēs nevaram to laist pašplūsmā. Mums kā uzņēmumam, IT uzņēmums, kiberdrošības uzņēmums, mums, protams, ir jābūt ārkārtīgi, mums tiešām jātur laikam līdzi. Un ko mēs darījām? Mēs nolēmām, ka mums ir jāveido tāda struktūrāla un tāda apzināta pieeja tam, kā mēs gribam attīstīt mūsu cilvēkus, kā mēs gribam, lai mūsu cilvēki izprot mākslīgo intelektu un izprot to, ka tas ir svarīgi mums kā uzņēmumam, ir ļoti svarīgi, lai mēs šo tādu mākslīgā intelekta zināšanu latiņu ceļam, bet tas arī cilvēkiem personīgi, viņu pašu izaugsmē ir ļoti nepieciešams. Un tātad, ar ko mēs sākām? Mēs sākām, kā jau es minēju,
mēs sapratām to, ka arī mums, lai arī šis uzņēmums, kurā es strādāju, mēs jau ļoti daudz strādājam ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, bet mēs sapratām, ka teiksim, tāds kā organizācija mums nav tāda struktūrāla pieeja, kā mēs to darīsim un kā mēs attīstīsim šīs kompetences. Un mēs gribējām tādu strateģisku pieeju, lai tas nav vienkārši kaut kāds tāds, ko mēs te darām, bet lai tas ir tiešām saistīts ar stratēģiju, kā mēs kā uzņēmums iesim uz priekšu un kā šīs mākslīgā intelekta kompetences, kā viņas atbalstīs to virzienu, uz kuru mēs ejam. Tad mēs uzdevām sev pāris jautājumus. Mēs gribējām saprast, kāda ir mūsu organizācijas kultūra, kādas ir mūsu vērtības, vai mums ir tāda kultūra, kurā šādas mākslīgā intelekta, tāda kultūra, kurā mākslīgais intelekts tiek paņemts ar atvērtām rokām, vai varbūt mums ir kaut kādas lietas, par ko mūsu cilvēki vēl satraucās, kas ir, protams, normāli. Un tā arī bija, cilvēkiem bija daudz tādu pārdomu, un bija arī sākumā tāda mazliet pretestība pret šīm pārmaiņām. Un līdz ar to mēs runājam ne tikai par kompetencijām kā tādām, bet mēs gribējām to visu kultūru mainīt, tāpēc, ka mums ir jādabūna visi mūsu cilvēki ar mums vienā laivā. Tad mēs gājām diezgan jau praktiskā līmenī. Mēs gribējām saprast, kādas mākslīgā intelekta kompetences un zināšanas jau ir mūsu cilvēkiem. Mums ir tehnoloģija cilvēki, mums bija marketinga cilvēki, HRs un pārdošana un dažādi departamenti. Mēs zinājām, ka tehnoloģijās, protams, mums ir cilvēki, programmētāji, viņi māk programmēt, mēs jau arī izmantojām mākslīgā intelekta tehnoloģijas tur, bet mēs gribējām saprast, kas ir tās lietas, ko mūsu cilvēki īstenībā zina. Jo mēs zinājām to, ka organizācijā jau ir ļoti daudz zināšanu, ļoti daudz kompetenci, bet mēs vienkārši nezinām, kur viņi ir un kas ir tie cilvēki, kas ir tie tādi key cilvēki, kas tiešām varētu draivot šīs lietas. Un tad mums bija arī, protams, jāsaprot, kas ir tās kompetences, kas ir tieši mums nepieciešamas, gan jau šodien, un arī jau mēs domājam par tuvāko nākotni, gadu, 2 varbūt uz priekšu. Un tad mēs veicām tādu analīzi arī. Un kas bija ļoti, ļoti svarīgi, mēs arī gribējām saprast, lielas šādas pārmaiņas notiek caur līderiem. Mums bija ļoti svarīgi saprast, kā mēs varam sagatavot mūsu līderus, lai viņi māk šajā tādā kontekstā vadīt cilvēkus, lai viņi būtu vienisprātis ar to, ko mēs tagad darām, un lai viņi ir tiešām tādi advokāti savām komandām arī. Un tad es šobrīd skatos daudz teksta un vispār nekāda vizuālā, bet ko es šeit gribēju galvenais uzsvērt, ir tiešām tie ļoti praktiskie soļi. Ko mēs tiešām tādā ļoti praktiskā veidā darījām. Tātad mūsu attīstības komanda, manā vadībā, mēs vienkārši piesēdāmies un sākām domāt, kas ir tās mākslīgā intelektās kompetences, ko mūsu uzņēmumā mums vajadzētu zināt. Un mums, kas bija ļoti svarīgi, ko mēs jau pašā sākumā nolēmām, ka mēs šādas kompetences nedalīsim tur pa departamentiem, bet mēs tieši sākām runāt par kompetencēm, jo ir daudzas kompetences, kas katrā departamentā vai katram cilvēkam var izskatīties mazliet citādāk, bet, piemēram, tekstu ģenerācija mārketinga tīmam izskatīsies citādāk, un tehnoloģiju cilvēkiem izskatīsies, vai programmētājiem izskatīsies citādāk, bet mēs runājam par to pašu kompetenci. Un mēs negribējām, mēs ļoti daudz runājam par to, kā organizācijas ļoti iet pēc tādiem, kas ir silos, tādā nodalītā veidā, kad nav tā komunikācija starp departamentiem un starp komandām. Mēs negribējām, lai tas ir šo kompetenci ziņā. Mēs tiešām gājām cauri visam uzņēmumam. Tad ļoti svarīgi mēs gājām pie departamentu vadītājiem, un tad, kad mums bija mūsu ideja, ka kā šis varētu izskatīties, mums bija tādi validācijas procesi ar vadītājiem, jo, protams, viņi ir tie, kas zina vislabāk par saviem cilvēkiem, par savām komandām, kas ir nepieciešams, kas nav nepieciešams, ko mēs atmetām, jo viņu prāt tas nebija vienkārši relevanti. Tā kā tam procesam mēs gājām cauri.
Tad mēs izmantojam mūsu HR sistēmu. Mūsu HR sistēma bija Workday. Tātad, ko mēs darījām, tad, kad mums kompetences bija, un mēs sapratām, kurām komandām un kā tas viss tā kopā izskatās, mēs izmantojām HR sistēmu, lai visu ievadītu vienkārši sistēmā, lai mums arī kaut kur ir tas dokumentēts. Un tas galvenais tāds mērķis bija, kad mēs vēlējāmies to izsūtīt mūsu darbiniekiem pašu novērtēšanai. Tātad mums bija gada vidū tāds mid-year review process, kurā tad katrs cilvēks iziet cauri gan par saviem attīstības mērķiem, gan par to savu performanci, bet mēs arī gribējām, lai daļa no šīs sarunas ir arī šī paša novērtēšana, kur cilvēks pats izgāja cauri garam sarakstam. Mums bija diezgan daudz arī atgriezniskās saites par to, ka cik milzīga tā anketa tur bija, bet katrs cilvēks gāja cauri un tā kā pats novērtēja, ka šīs kompetences un kādā līmenī viņiem šīs kompetences ir. Tad mēs visus tos rezultātus, ko mēs dabujām, izvērtējām, analizējām, sapratām, kāda ir tā situācija dažādos departamentos, komandās, kur mums ir kaut kādas varbūt kritiski svarīgas kompetences, kaut kādās komandās, kur varbūt tās zināšanas par šo kompetenci bija ļoti, ļoti zemas, un tad mēs arī attiecīgi veicām šādu analīzi. Un balstoties no šīs analīzes, tad mēs arī domājām to stratēģiju, ka šīm komandām, šiem departamentiem, kā tad mēs tagad sāksim šīs kompetences tā kā būvēt un attīstīt. Un tādi pāris jautājumi, kas mūs tā kā vadīja šajā procesā, bija tieši arī ņemt vērā to, kā cilvēki mācās. Piemēram, darba vietā kursi un varbūt tādas stundas sesijas nav tas, kur varbūt cilvēki mācās visefektīvāk. Tātad kāds ir tas formāts? Mēs ļoti daudz gājām caur tādu praktisko. Nākošajā slaidā jūs tad redzēsiet tā konkrētāk, kā tas izskatījās. Arī mēs mēģinājām saprast, kad viņi mācās. Protams, darba diena, daudz darba. Kā mēs varam šādu kompetenču attīstību tā kā pēc iespējas vairāk savienot ar to darbu, lai tā nav tāds atsevišķs laiks, nav jānoliek tieši priekšmācīšanās. Kas mums no tā kopumā sanāca? Šis bija viens no tādiem pirmajiem draftiem, ko es tā kā izveidoju, ko mēs arī gājām ar kompānijas vadību, gājām cauri, lai saprastu, kā šis viss izskatās. Un tāds pirmais variants, pie kā mēs nonācām, bija tāds vairāku ceļu vai vairāk tādu līmeņu pieeja, kurā ko mēs faktiski sev definējām, ir, ko mēs gribam, lai katrs mūsu darbinieks zina un prot un māk, tīri tādā baseline līmenī, ko mēs sagaidām no katra mūsu darbinieka. Tad mēs gājām vairāk uz tas ceļš 2 ir vairāk tāda tieši kompetenču attīstība, kas šeit ir vairāk, šeit esmu ilustrējis tieši to veidu, kā mēs gribējām, lai cilvēki mācās, tieši tās savas kompetences, kas ir tieši viņiem relevantas. Tad mēs jau pašā sākumā mēs jau sapratām, ka mums noteikti vajag tādu coding AI, tāpēc, ka IT kompānija, protams, vairāk kā pusi mūsu darbinieku bija programmētāji, tātad viņiem ir jāmāk tiešām tādas ļoti tehniskas zināšanas, tātad viņiem mēs būvējam jau kaut ko pavisam atsevišķu. Un tad trešais ceļš ir tieši tāda, mēs zinājām, ka ne visi līdz tam nonāks, un tas nebija tas tāds mērķis, bet mēs gribējām, lai mums ir arī cilvēki, kas patiešām ir ļoti ieinteresēti šajā jautājumā, lai viņi tiešām jau iet nākošajā līmenī un ir tādi viedokļu līderi gan uzņēmumā, gan arī ārpus uzņēmuma. Un es neiešu pilnīgi visam cauri, bet, piemēram, tīri kā piemērs šeit mākslīgā intelekta pamatos, ko mēs, piemēram, gribējām. Jā, mums arī bija, piemēram, tādas droša mākslīgā intelekta lietošanas tāda apmācība, kas ir gandrīz kā tāda obligātā apmācība, kā Code of Conduct un šāda tipa. Tad mēs gribējām, lai ir kaut kādas tādas pamata apmācības. Mums uzņēmumā izmantojām Claude kā šo chat,
chatbotu vai tieši to chata tādu rīku. Tad mēs arī gribējām, lai cilvēki ir šajā, lai zina par šiem jautājumiem. Nu, un tad attiecīgi, ejot uz tiem nākamajiem ceļiem, mēs tieši gribējām, lai caur darbu, lai caur sadarbību, lai caur citu cilvēku mācīšanu, tu arī daudz tu attīsti to savu zināšanu un savu tādu ekspertīzi. Piemēram, tādi AI hack sprint. Kāds tas koncepts bija tam, jo mēs sapratām to, ka mums tiešām ir ļoti daudz zinoši cilvēki, kuri māk jau par šiem jautājumiem. Un tā vietā, lai mēs arī meklētu kādu cilvēku no ārpuses, kas mums pastāstīs, mēs zinājām to, ka mums vienkārši ir jāsmeklē tie mūsu cilvēki, kas iekšā mūsu kompānijā zina par šiem jautājumiem, un lai viņi māca viens otru, lai viņi suportē viens otru arī. Nu tā, ko mēs iemācījāmies no šī procesa? Pirmkārt, validācija. Tas ir sevišķi par mākslīgo intelektu runājot, taču tā pasaule mainās tik ļoti, ļoti ātri, un mēs sapratām to, ka tur jābūt vienmēr patstāvīgai tādai komunikācijai. Tur nevar izlemt, ka šitās kompetences viss dzīvojam tālāk. Nākošais gads kaut kad atgriežamies pie šī jautājuma. Nē, mums bija katru mēnesi jāiet cauri, ka kas ir relevants, kas nav. Tad es teiktu, tāda ļoti, ļoti svarīgs signāls no uzņēmuma ir tieši tas, kad uzņēmuma vadība ir šis nav HR kaut kā tāda aktivitāte, ko mēs darām. Es teiktu tā, ja uzņēmumā to uztver kā HR aktivitāti, tad tur jau jāpaņem solīts atpakaļ un tiešām ar vadību ir jāvienojās un ar vadību ir jābūt tādai skaidrai bildei. Mums tiešām arī bija, ka visa mūsu kompānijas vadība bija stāvēja šī, viņi arī savām komandām vienmēr atgādināja, kāpēc mēs šo visu darām. Tad, kā jau es jau minēju pāris reizes par to kultūras maiņu, tātad šis nebija vienkārši, mēs kaut kādas tur kompetences tagad attīstam, bet tā ir tiešām tāda kultūras maiņa, jo tas prasa no cilvēkiem daudz, un tas arī prasīja no mūsu cilvēkiem daudz, un tur bija daudz pretestības, un tur bija daudz diskusiju, un ne visi piekrita šim virzienam, tā kā tur tiešām arī daudz jāstrādā. Kā jau es minēju, vadītāju iesaistīt kritiski svarīgi. Tas bija viens no svarīgākajiem, uz ko mēs koncentrējāmies, jo ja vadītāji tur savos kaut kādās komandās tā klusiņām čukstēs, ka šitas gan nav, tad nestrādās. Un arī process nekad nebeigsies. Mēs sapratām to, ka šis būs patstāvīgi, šim jāiet cauri un jāsaprot, kas ir jāmaina šajā konceptā, ko mēs izstrādājām. Un, jā, mēs nevaram viņu atstāt tur pat ne uz pusgadu, vienkārši dzīvot savu dzīvi, ka tur ir jābūt visu laiku rokai uz pulsa par kompetencēm un kas mums ir svarīgi. Bet jā, tas bija viss no manas puses, vai bija kādi jautājumi?